Siguldas koncertzāle Baltais flīģelis ir radījusi jaunu un unikālu koncertu lekciju bērniem eksperiments klaviereiz, kas piedāvā ne tikai muzikālu pieredzi, bet arī dziļāku izpratni par klavieru mūziku un tās iespējām. Maziem klausītājiem pasākums ļoti patika, jo viņiem bija iespēja uzzināt ko jaunu, aktīvi piedalīties mūzikas radīšanā un interaktīvi līdzdarboties, dziedot, klausoties, rēķinot, diskutējot un analizējot. Tāpat klavieru sastāvdaļas tika jauktas dažādās atskaņošanas formulās, bet ar webkameru tās tika iepazītas tūplānā. Man patika ļoti, bija forši. Un ko jaunu iemācījās? Es nezināju, ka klavierē var tā, tur taustiņus tur iekšā kaut ko darīt. Man patika ļoti. Siguldas koncertzāle Baltais flīģelis ar savu nosaukumu jau norādīja, ka koncerta lekcija un mūzikas satikšanās galvenai tēmai jābūt flīģelim, un šo ideju iztenoja koncertzāles vadītājs Kristaps Kiršteins. Tas bija tas atskaites punkts, no kuras šķiet ir jādara. Un, protams, otrs jautājums ir, kā to izdarīt interesantāk, kā to izdarīt saprotamāk bērniem. Lai viņam ir tas informatīvais materiāls plus tāda feina laika pavadīšana, ka viņš caur tādu vieglumu iepazīst mūzikas instrumentu, šajā gadījumā klavieres flīģeli. Ja? Nu, un tad bija zvans Agnesei, ka ir ideja, vai tu esi gatava mesties iekšā, un ko teica Agnese? Es teicu 100% jā, jo man ļoti patīk runāt par mūziku, man patīk stāstīt par savu mīļu instrumentu, kas ir klavieres, ar kuru es jau esmu kopā no pašas bērnības, un man liekas, tas ir viens no labākajiem instrumentiem pasaulē. Protams, un tāpēc man likās ļoti vērtīgi, man ļoti patika arī Kristapa ideja, un jā, es atsaucos. Turklāt pianistai Agnesei Egliņai tuva ir laikmetīgā mūzika, kurā bieži tiek izmantotas stīgas un preparācijas. Un ar šo mūziku viņa ir vēl dziļāk iepazinusi klavieres. Jo, protams, ka klasisks pianists sēž pie klavieriem, spēlē taustiņus, bet tur ir daudz, kas iekšā tajā skaistajā instrumentā, un ir feini to atšķitināt kopā ar jauniešiem. Es domāju, ka viņi arī var paskatīties uz šo instrumentu mazliet savādāk. Tas vārds pats eksperiments, tā iespēja mēģināt, pamēģināt, uzzināt. Varbūt nesanāks, varbūt sanāks, un tā bija arī atslēga tam, ka šī koncerta lekcija ir saruna, kā dialogs visu laiku ar bērniem. Kā jums šķiet, kā jūs domājat? Mēs piedāvājam viņiem piedāvāt mūs izaicināt. It sevišķi Agnes, protams, kas ir mūsu galvenajā lomā pie klavieriem, jo viņi ar to visu jātiek galā. Mums ir fonā vēl ir tās formulas jāredzams. Un tad mēs mēģinām nonākt pie šiem dažādām, mēģinām izprast mūziku arī caur tā flīģeļu dažādiem paņēmieniem. Būtiski pieminēt, ka šajā koncerta lekcijā un eksperimentā, kas norisinājās, bija ne tikai izklaidējoši eksperimenti, bet arī ļoti daudz kvalitatīvas mūzikas. Mums skan Debussy, mums skan Chopins, mums skan arī... Skan pat Piers, mums pat skan Vidāls, mums skan arī Piazzolla. Jā, mēs cenšamies arī, lai blakus tam jaunieši var paklausīties mūziku. Man liekas, vēl ir vērts pieminēt to, ka nekur nav izplatītas latviešu tautas dziesma arī. Jā, pareizi. Latviešu tautas dziesma, kur mēs kopā arī dziedam, muzicējam, un tostarp pašās beigās mēs nonākam pie tā, ka mūsu katra ķermenis patiesībā var būt kā flīģelis, kuram mēle ir kā āmurīte, žoklis ir kā vāks, mūsu viss ķermenis ir kā flīģeļa korpus, un tā tālāk. Tāda feina lieta, ko mēs varam savākt ar ikdienu kopā. Koncerta lekcija bērniem eksperiments klavierēs turpinās savu ceļu ārpus Siguldas, plānojot apmeklēt skolas un koncertzāles visā Latvijā.